braucu šodien pa Slokas ielu Rīgā un atcerējos, kā es kādreiz bombīja taksometru. Un pie Slokas ielas netālu no observatorijas, nedaudz sakot, kā bija. Man bija Opels Kadets, un es šitais te ar viņu braukāju apkārt pa naktīm, un vēl no tēva laikiem man bija palikusi tā garā zaļā lampiņa. Tas, ka fāters arī tur laiku pa laikam šitais te takšoja. Nu, un es viņu pieliku klāt, un, zin kā, laiku pa laikam šitais te izbrauc. Tas bija kaut kāds gads 99. 2000. kaut kas tāds. Lampiņu ieslēdz un brauka apkārt par rajonu. Nu, vienot sakot, pulkstenis bija kaut kur ap, nezinu, 1 naktī. Un braucu es no botāniskā dārza puses uz Ilgu ciemu. Un šitais te kreisajā pusē stāv viens vecs, kas pasvilpa. Es apgriezos apkārt. Nu, protams, viņš tur iespēcīgi iedzērs, viss tas. Un šis saka, tīpa to, davai braucam uz Barčiku. Davai braucam. Es saku, uz kur viņš saka, es tev parādīšu. Vienmēr sakot, braucam atpakaļ tikai uz botāniskā dārza pusi, viņš saka, griezies tev uz Slokas ielu. Es nogriežos uz Slokas ielu, un tieši pirms observatorijas tur bija Barčiks tāds, nu, tāda vietējā, tāda nesevišķi patīkama vieta, jā. Tagad es tur braucu garām, tad viņš ir nojauks, varbūt mēbeļu veikals tagad ir uztaisīts, vai mēbeļu bāze, vai remonts, nu, kaut kas tāds. Nu, vienmēr sakot, šitais te, viņš tur pagaida, es tulītās tipa tur, nu, davai, tulīt. Šis tagad ieiet iekšā, paiet kaut kādas minūtes 5, šis iznāk ārā kopā ar citiem čaļiem. Stāv tur kaut ko tur tusē, tur viss tur notiekās, vai ne, aizsēž mašīnā. Nu, tagad viens no viņiem, es skatos, nāk pie manīm klāt. Un šis tāds tipa tur, nu, kā tur takšojās, kas ko, es saku, da šodien, es saku, vispār, nu, baigi tukšā nakts ir, nu, tāpēc sēžu gaidu, nevis bombīju apkārt. Viņš tāds, nu, skaidrs, un tipa tur grib ienākt iekšā, tur kaut ko tur, es saku, nē, es saku, es te normāli. Un tādī mirklī atraujās vaļā durvis, vienmēr sakot, šitais te paķerās ārā, izmet man ārā un sāka vienkārši ar kājām štaukāt. Es nezinu, viņi kādi cilvēki 5, 6 tur bija, nu, cik lai viņi tur nebūtu. Nu, vienmēr sakot, sākumam tur štaukāt ar kājām, tur gribēju mašīnu aizdīt. Es tur guļu, viss asins peļķē, un šitais te dzirdu, viņi sāk griezt, man sikrēti, kas stāvēja, jā. Un šitais te dzirdu, viņi tur sāk griezt, vienmēr sakot, mašīna nešķiļās klāt, viņi tur kaut ko atnāca, kaut ko man tur kāds uzprasīja, es tur nevarēju atbildēt, un muti viss asinīs, vienmēr sakot, man vēl saštokāja pa galvu, un aizmet atslēgas šitais te projām, un šitais te es atrabījos. Nu, karoči, kaut kāds laiks pagājis, tad, nu, nāc pie samaņas, visu. Atlīd atpakaļ līdz mašīnai, man stāvēja rezerves atslēga, bet tā bija domāta rezerves atslēga, ja gadījumā es savējo pakāšu, jā. Man stāvēja tur, kur apakšā šitais te krēslām tās metāls, kas viņi turēja kopā. Otrais tā metāla man stāvēja aizbāzts iekšā vēl viena atslēga. Karači, es viņu no turienes izvilku ārā, iesēdos iekšā autiņā, tur sikrēti, ka šitais te atslēdzu, iedarbināju un aizbraucu. Bet tā bija pēdējā reize, kad es strādāju pa nelegālu taksistu, nosauksim to tā. Tagad, protams, ar boltiem vispārējot, viss tik viegls ir palicis, kad man baigais prieks, kad visi tie laiki ir pagātnē.